Tehnika, ar kuru es vēlos jūs iepazīstināt, saucas iekšējā stāvokļa uzstādīšana. Kas jums ir nepieciešams šai tehnikai? Pirmais, jums būs nepieciešama vieta uz grīdas, apmēram 2 metru platumā, 2 metru garumā. Tad jums būs nepieciešams kāds bloknotiņš vai kāda pierakstu klade un pildspalva, lai varētu pierakstīt visas savas domas un izjūtas šīs tehnikas laikā. Tad, kad tas ir, tad, kad ir izbrīvēta tā telpa uz grīdas, uz kuras jūs strādāsiet, tad, kad ir jums paņemts bloknots, pildspalva, tad nākamais izvēlieties sākuma punktu, no kura jūs sāksiet virzīties uz priekšu. Un paliecināties, lai jums būtu vieta apmēram 5-6 soļiem. Tad virzībai uz priekšu ir sākuma punkts, un tad no šī punkta pa soļiem virzīties uz priekšu. Tad, kad tas ir, vispār es pāriešu uz tu, lai būtu tā sajūta, kad es runāju tieši ar tevi. Ok, tātad, tad, kad tas ir viss izdarīts, vieta ir, bloknots ir, pildspalva ir, tagad uzraksti uz papīra to mērķi, ko tu vēlies sasniegt. Kaut ko tu vēlies iegūt. Vai tā būtu finansiālā neatkarība, vai kaut kāds savs bizness, vai attīstīt sevī kādu īpašību. Jebkas, ko tu vēlies, vai tavā dzīvē būtu, tad ko tu vēlies iegūt. Bet atceries, kad ir jāraksta nevis tas, ko tu nevēlies, bet ko tu vēlies. Ja, tad nevajag rakstīt, es vēlos būt brīvs no bailēm. Raksti, ko tu vēlies tā vietā iegūt. Ja, tad kaut kam būtu jānāk tā vietā, tad kā tu vēlies justies. Ja gadījumā tu neties līdz manai balsī, ja, tu vari uzlikt ierakstu uz pauzes, izdari sev visu nepieciešamo darbību un tad atkal turpini tālāk. Ok, tad pieraksti savu mērķi, tātad, ko tu vēlies iegūt, ja, ko tu vēlies sasniegt. Tad, kad mērķis ir pierakstīts, sākam pašu tehniku. Un tā. Pirmais solis, kas tev ir jāizdara, tad jānostājās pašā punkta sākumā. Ja, tas ir pirmais solis, pats ceļa sākums. Un tagad, esot šajā punkta sākumā, izrunā balsī, vai čukstus savu mērķi. Ja, tieši tā, kā tas ir uzrakstīts tev uz tavas lapiņas. Tātad balsī vai čukstus. Tagad spēr vienu soli uz priekšu, un šis ir tavs otrais solis. Un tagad iedomājies sev priekšā savu mērķi, ja, tavā priekšā ir tavs mērķis, un tagad ievēro, ko tu redzi sev apkārt. Tad, kad tavs mērķis ir piepildīts. Vislabāk ir to darīt, ja tu sev ļautu aizvērt acis, jo tad tev nemaisītu visi ārējie kairinātāji, kas novērš tavu uzmanību. Tad vienkārši aizvēr acis, ļauj sev aizvērt acis un pavēro, ko tu redzi sev apkārt tad, kad tavs mērķis ir piepildīts. Kādi cilvēki tev ir apkārt, kur tu atrodies, kas tā ir par vietu, kā tu jūties, tad visas šīs sīkās nianses. Un visas atbildes, kuras atnāk, tās pieraksti. Ieraksti savā bloknotā pirmais solis, nevis pirmais, bet otrais solis, un tad apraksti, kur tu esi, kādi cilvēki tev ir apkārt un kā tu jūties.
Tad, kad tas ir viss pierakstīts, veic nākamo soli uz priekšu, un šis ir tavs 3. solis. 3. solī tev ir jānoskaidro, ar ko tu tajā brīdī nodarbojies, ka tavs mērķis ir iegūts, ka tu esi realizējis to, ko vēlējies. Tad kādu darbu tu dari, ka tavs mērķis ir piepildīts? Ko nozīmē šis solis? Tas nozīmē to, ka katrā darbībā, piemēram, katrā biznesā ir kaut kas, ko mums patīk darīt, un kaut kas, ko mums nepatīk darīt. Ja mums nevar viss izdoties, ir kaut kas, kas mums labi padodās, ir kaut kas, kas mums nepadodās, ir kaut kas, kas mums ļoti patīk, un ir kaut kas, ko mums ļoti nepatīk darīt. Un tāpēc, ja piemēra pēc, tad, piemēram, man patīk veidot kursu programmas, bet man nepatīk veidot kursu prezentācijas. Tātad man ir jāatrod kāds cilvēks, kuram to patīk darīt labāk nekā man, un kuram tas padodās labāk nekā man. Tāpēc šajā solī ir ļoti svarīgi aprakstīt, ar ko tu tieši nodarbojies, ka tavs mērķis ir sasniegts. Ar ko tu nodarbojies, ko tu tieši dari, tad, kad tavs mērķis ir sasniegts. Ja ir nepieciešams uzlikt video uz pauzes, dari to, un pēc tam pārējām uz 4. soli. Tagad spēr nākamo soli uz priekšu, un šis ir 4. solis. 4. solī uzdot sev jautājumu. Kādas prasmes un kādi instrumenti man ir nepieciešami, lai izpildītu šo darbību, jeb lai realizētu savu mērķi? Ļoti svarīgi iznest visu no sevis ārā, izrakstīt uz papīra. Tātad instrumenti var būt daudz kas, piemēram, tad noteiktas zināšanas, kuras tev ir nepieciešamas šajā jomā. Tās vai prasmes. Tad varbūt tev ir nepieciešams uzlabot savas komunikācijas prasmes. Varbūt tev ir nepieciešams uzlabot datora prasmes. Tātad jebkādas prasmes, kuras tev palīdzētu sasniegt savu mērķi. Kādas prasmes tev ir nepieciešamas, lai sasniegtu savu mērķi? Tad, kad tu to visu pieraksti, tu pievērs uzmanību savām sajūtām. Ko tu jūti šajā sakarā? Jo sajūtām, tieši tavām sajūtām ķermenī un emocijām ir ļoti liela nozīme. Tad izraksti ārā visas prasmes un visi instrumenti, kuri tev ir nepieciešami, lai sasniegtu savu mērķi. Kas tev ir jāiemācās? Kādas zināšanas tev varbūt ir jāiegūst, lai realizētu to, ko tu vēlies? Uzraksti visu to savā bloknotā, savā papīrā. Tad, kad tas ir izdarīts, spēr soli uz priekšu, un tagad šis ir tavs 5. solis. 5. solī ir nepieciešams izrakstīt un izrunāt visus citus mērķus, kurus tu vēlies sasniegt. Tātad pirmo izrunāt to mērķi, ar kuru tu sāki, un pēc tam visus pārējos, jo tev jau nav tikai viens mērķis. Tad šajā solī izrunā un pieraksti vēl vismaz 10 mērķus, ko tu vēlies sasniegt. Tas var būt pilnīgi jebkas, tur iemācīties dejot vai tur iemācīties braukt ar skrituļslidām. Tad ko tu vēl vēlies izdarīt, ko tu vēlies sasniegt. Vismaz 10. Izraksti sev uz lapiņas. Un šeit atbilde ir jābūt nevis vai es to varu vai nevaru, bet ko es gribu. Tātad nevis varu vai nevaru, bet ko es gribu. Un te nav jautājuma kā, bet ko. Nevis kā es to sasniegšu, bet ko es vēlos sasniegt. Tāpēc, ka kā, tas jau atnāks pēc tam. Pirmais tātad, ko es vēlos un kā
Tur jau jums palīdzēs jūsu zemapziņa atrast pareizās atbildes. Ja? Viņi jums pateiks priekšā, kas tieši ir jādara, lai tātad sasniegtu to, ko cilvēks vēlas. Ja, tad pieraksti un izrunā vēl citus mērķus, kurus tu vēlies sasniegt. Bet runā tā, raksta tā, it kā tev vispār nebūtu ierobežojumu. Ja, jo visi ierobežojumi, kā jau tu tagad zini, ir tikai un vienīgi mūsu prātā. Tad iztēlojies, it kā tev ir iedota burvju nūjiņa, un tu vari sasniegt pilnīgi visu, ko vien vēlies. Ja, jo ja tev ir dota vēlēšanās, tad tev ir arī doti visi instrumenti, lai šo vēlēšanās piepildītu. Ja, jo citādāk viņas tev nebūtu. Tad visu, ko mēs vēlamies, mēs varam arī to piepildīt. Tad izraksti pilnīgi visu, ko tu vēl vēlies sasniegt. Tas ir 5. solis. Tagad spēr nākamo soli, un šis ir tavs 6. solis. Veic atkal vienu soli uz priekšu. Un būtu labi, ja tu kaut kā šo katru soli sev atzīmētu. Ja? Varbūt tu noliktu kādu priekšmetu sev aiz muguras, jau tātad 5 soļi noieti. Ja? Šis ir tavs 6. solis. Tad atzīmēt šos soļus, lai tu saprastu, ka šis ir 6. solis, šī ir 6. līnija. Nu, un pie šī soļa uzdot sev jautājumu. Kas es esmu kā cilvēks, kurš ir sasniedzis šo mērķi? Ja, un šeit ir nepieciešams aprakstīt visas savas sajūtas. Kā tu jūties, kad esi šo mērķi sasniedzis? Tad apraksti savas sajūtas. Tad aprakstīt savas sajūtas tā, it kā tavs mērķis būtu jau piepildīts, un tu tagad jūties kā? Un izraksti to visu ārā. Tad apraksti savas sajūtas, kas es esmu kā cilvēks, kurš ir šo mērķi sasniedzis. Nākamais solis, tātad spēr atkal vienu soli uz priekšu, un šis ir 7. solis. Un šeit ir jāuzdod sev jautājums, kurš ir vairāk kā eksistenciālais. Un šis jautājums skan, dēļ kā es šeit esmu? Kādu funkciju es šajā pasaulē izpildu? Ja 6. solī tu atbildēji uz jautājumu, kas es esmu kā cilvēks, kurš ir sasniedzis mērķi, tad šis jautājums ir par to, kāpēc es šeit esmu, dēļ kā es to visu daru. Tad kāda ir mana kalpošana? Ko es nesu šai pasaulē? Un atbildēm nav jābūt nekādām tur abstraktām, ja, jo jebkura lieta, ar kuru tu nodarbojies un kura tev patīk, ir tā, kādu funkciju tu pildi šajā pasaulē. Ja tā ir radīšana, tad tu radi skaistus materiālus, ja, tur džemperus, šalles, lai iepriecinātu cilvēkus. Tātad jebkas, kas tev sagādā baudu un prieku, ir tava funkcija. Atbildi sev uz jautājumu un pieraksti atbildes, kāpēc es šeit esmu, dēļ kā es to visu daru, kāda ir mana kalpošana un ko es nesu šai pasaulē. Visas atbildes, kuras atnāk, izraksti sev uz papīra pie 7. soļa. Kāda ir mana kalpošana, ko es nesu šai pasaulē, dēļ kā es to visu daru.
Tad, kad tas ir, nākamais solis ir 8. solis. Bet 8. solī tagad izej no šī lauka ārā un it kā atej nedaudz malā un pavēro, kā tu tagad jūties. Kāds ir tavs viss kopējais stāvoklis, kad tu paskaties uz to ceļu, kuru tu tikko nogāji, tad 7 soļi. Piefiksē visas savas sajūtas, kā tu jūties. Tad, kad tas ir, tagad griezies atpakaļ, uzkāp atkal uz šī ceļa un nostājies uz pašu pēdējo soli, tas ir 7. solis. Un atkal uzdot sev jautājumu, kāda ir mana funkcija šajā pasaulē? Kāda ir mana kalpošana? Dēļ kā es to visu daru? Tad konkretizē to, kas jau bija uzrakstīts, ja, lai tas būtu tagad vēl konkrētāks. Ja, varbūt atnāc kādas jaunas domas, izjūtas, tad pieraksti to. Ja, ļoti svarīgi pierakstīt. Kad tas ir, ej atpakaļ uz 6. soli un uzdod jautājumu. Kas es esmu kā cilvēks, kurš izpilda šo funkciju? Tad atkal izraksti, kā tu jūties, ne, kad tu pildi šo funkciju. Izraksti visu detalizētāk, kas tev rezonē ar šo. Galvenais pievērst uzmanību savām sajūtām ķermenī, kā tu jūties. Pieraksti, konkretizē atbildes, kuras tev jau atnāca pie 6. soļa, un varbūt kaut kas atnāca vēl jauns. Tad, kad tas ir, tagad ej atpakaļ uz 5. soli, un 5. solī tu uzrakstīji savus mērķus un tos rezultātus, kādus vēlies iegūt. Atkal konkretizē to, atstāj tos mērķus, kuri sniedz tev enerģiju, spēku, ja ir kaut kas jauns atnāca, raksti to atkal klāt. Ja vēl kādi jaunāki mērķi atnāca, pieraksti tos klāt. Ko vēl tu vēlies iegūt? Kad tas ir, tagad ej uz 4. soli, un 4. solī ir tātad tavi instrumenti un prasmes, kuras tev ir nepieciešamas, lai šos mērķus piepildītu. Pārbaudi, ja varbūt uzradās kādas jaunas domas, kādas vēl tev ir prasmes nepieciešamas, lai piepildītu savu mērķi, kādi instrumenti tev ir nepieciešami, lai piepildītu savu mērķi. Tad pieraksti to, ja ir kaut kas jauns atnācis. Kad tas ir, tad atkal pie 3. soļa, te tātad pavēro sevi kā no malas, ko tu tieši dari, ja kāda ir tava darbība, tad, kad tavs mērķis ir piepildīts. Tad konkretizē, izraksti, ar ko tu tieši nodarbojies, tad, kad tavs mērķis ir piepildīts. Tad, kad tas ir, tālāk dodies uz 2. soli un pavēro, kas tev ir apkārt, kādi tev ir cilvēki vajadzīgi, kuri tev var palīdzēt, lai sasniegtu savu mērķi. Kas tā ir pa vietu, kur tu atrodies. Kāda ir tava dzīve tad, kad tu esi sasniedzis savu mērķi? Ja atnāk kaut kas jauns, pieraksti. Kad tas ir, tagad izej ārā no visiem šiem soļiem, arī apsēsties un pārbaudi visas sajūtas. Kā tu tagad jūties? Kādas ir tavas sajūtas ķermenī?
Ja ar sajūtām viss ir ok, tad pasaki paldies šiem soļiem, pasaki paldies sev. Ja tu jūti, ka sajūtas nav pārāk labas, tad izej šim vingrinājumu cauri vēlreiz. Tieši tāpat. Pa visiem soļiem uz priekšu un pēc tam pa tiem soļiem atpakaļ. Šī vingrinājuma mērķis nav uzcelt kaut kādu jaunu biznesu, bet šī vingrinājuma mērķis ir, lai tu iegūtu to stāvokli, kurš ir nepieciešams, lai piepildītu savu mērķi. Jo vienīgais iemesls, kāpēc tev vēl līdz šim nav tas, ko tu vēlies, pirmais ir tāpēc, ka tu nezini, ko tu vēlies, tāpēc, ka tev tas nav pierakstīts, un tāpēc, ka tu neesi noskaņojis sevi tādā līmeņa stāvoklī, ka tu jau esi tas cilvēks, kuram šis mērķis jau ir realizēts. Tad šeit ir ļoti svarīgs tavs iekšējais stāvoklis, tavs iekšējais pārdzīvojums, tavs iekšējās sajūtas. Tad, kā tu jūties, ka tu esi sasniedzis to, ko tu vēlies, un uzturēt sevī šo sajūtu. Pēc šīs tehnikas izpildīšanas tava zemapziņa tev pateiks priekšā, kas tev ir jādara un kā tev ir jādara. Būšu priecīga, ja tu atrakstīsi man savu atgriezenisko saiti, kā tev gāja ar šo tehnikas izpildīšanu.